Konferencē Misija sirds es stāstīšu par to, kā menopauze un perimenopauze ietekmē sievietes dzīves kvalitāti. Protams, uzsvars uz sirds veselību, bet arī par citām niansēm kopumā. Konference Misija sirds ir svarīgi apmeklēt, jo mums ārstiem ir jāmācās visu profesionālo mūžu. Tāpēc, manuprāt, ir lieliski, ka mums šādā konferencē ir dota iespēja iegūt šīs zināšanas vienkopus, turklāt dzirdēt to no dažādiem atraktīviem un cienījamiem lektoriem. Menopauze ir ne tikai mūsu reproduktīvās aktivitātes noslēguma periods, bet tas ir periods sievietes dzīvē, kas ietekmē arī vispārējo veselību. Tas var atstāt iespaidu gan uz mentālo veselību, gan uz mūsu spējām veikt fiziskās aktivitātes, gan arī, protams, uz mūsu sirds veselību. Bieži vien mēs vēlamies vienkārši iedzert tabletīti un ceram, ka visas mūsu problēmas tamdēļ atrisināsies. Bet es gribētu likt uzsvaru uz to, ka tieši dzīvesveids visās rekomendācijās ir tāda pirmā līmeņa svarīgā, būtiskā lieta. Tātad no jums pašām lielā mērā ir atkarīgs, kā tad noritēs šis pārmaiņu periods.